Nodibinājums Palīdzēsim LV 2013. gada septembrī sāk ieviest Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu 2009–2014. gada programmas NVO darbības atbalsts ietvaros noslēgto projektu Nodibinājumu Palīdzēsim LV darbības atbalsts. Projekta mērķis ir nodrošināt ilgspējīgu attīstību, lai īstenotu sociālās diskriminācijas mazināšanas pasākumus visā Latvijas teritorijā un veicināt pilsonisko līdzdalību rīcību politikas un lēmumu pieņemšanas procesos vietējā, reģionālā un nacionālajā līmenī. Projekta tiešā mērķgrupa ir bērnu jaunieši, kas pakļauti sociālās diskriminācijas riskam, kā arī nodibinājuma darbinieki un brīvprātīgie, kas piedalīsies projekta aktivitāšu ieviešanā. Labo darbu nedēļa šogad norisināsies 5. gadu no 13. līdz 21. oktobrim. Un šogad aktīvi aicinām iesaistīties visu sabiedrību, īpaši aicinot jauniešus, uzrunājot skolas, jauniešu apvienības, organizācijas, lai jaunieši vēl aktīvāk iesaistītos labajos darbos un palīdzētu mums visiem kopā veidot pasauli labāku. Jo darot kopā, mēs varam izdarīt vairāk labu darbu. Arī pagājušos gados tieši apvienojās skolas, daudzi jaunieši, kas darbojās tādos, tā kā grupiņās, pulkos, kad viena klase, piemēram, iet sakopt kapu kopiņas. Nākamā klase iet pie pensionāriem sagrābt lapas pagalmā, trešie brauc uz suņu kaķu patversmi. Uzņēmumi arī tā kā sarosās un daudz, teiksim, kolektīvos arī dara kaut kādas foršas lietas, tur nezinu, vāc drēbes bezpajumtniekiem, tad vajag iet asinis nodot un tā, jo, protams, jau, ka tie labie darbi ir jādara visu laiku, un mēs jau arī visu to daram visu laiku. Tad tas ir arī mūsu tā kā pamata sfēra un darbības joma, bet tā nedēļa tāds pamudinājums vairāk, kad sarosamies un cilvēki tā, mums latviešiem, man liekas, ka vajag, ka kāds pasaka, tagad ir jādara. un tas līdzīgi kā arī lielajā talkā, kad visi tad ņem un dara, un tādā brīdī, protams, ka tas nenozīmē, ka pēc tam var mēslot un tā, un tāpat arī šī nedēļa varbūt liek mobilizēties un tā. Un šogad mēs īpaši uzsvaru arī gribam vērst uz jauniešiem. Ir tā, ka labo darbu nedēļā nav tā, ka, teiksim, ir viens, nezinu, darbs vai konkrēti pagasts iedod maisus vai cimdus, un tad tu ej un dari, tev pašam ir jāizdomā, ko tu varētu izdarīt, ko tu forši varētu paveikt, un par to pastāstīt citiem, lai citi savukārt ņemtu piemēru no tevi. Tas bija laikam kaut kā pat 1. gadā, kad mums bija veca tanti atrakstīja, ka viņai vajag iztīrīt aku, un atbrauc puiši, to izdarīja, visu paveic un aizbrauc. Un teica, es biju tādā šokā, ka es pat paldies nespēju pateikt un paprasīt viņu vārdus. Un tas tāds labs piemērs, kad vienkārši cilvēki neko it kā savstarpēji vienkārši vienojās, ka viņi to izdara un viss, un viņi aizbrauc un par ābolu grozu un priecīgi to izdara.